Trauksme dabā. Krokainā roze izdzen vietējos. Krokainā roze ir pludmales skaistule, kas slēpj dzeloņainu dabu. Atceļojusi no tālajiem austrumiem, tā tika stādīta augsnes erozijas novēršanai kāpās, gar ceļiem un dzelzceļiem. Bet tagad tā ar savu košumu noēno visu pludmali, samazina dabas daudzveidību, iznīcina kāpu ekosistēmu un veido necaurējumus biezokņus, izspiežot vietējos augus, dzīvniekus un arī atpūtniekus. Šī svežzemju mežonīte, mežrozīte, ir apbrīnojami sīksta. Tā nebaidās ne no sala, ne no svelmes, ne no sāls. Savu vārdu tā ir ieguvusi no krokainajām lapām. Ziedi tai ir sārti violeti, bet zari dzeloņaini. Un atšķirībā no mūsu mežrozītēm, augļi ir lielāki un saplacināti. Krokainā roze ir viltīga. Tā izplatās gan ar putnu palīdzību, gan dzenot spēcīgas saknes vairāku metru garumā un veidojot sakņu atvases. Un tomēr pat šī asā iekarotāja nav neuzvarama. Te būs 4 efektīvākie veidi, kā to iznīcināt. Izrots. Piemērota metode nelielām audzēm, bet rūpīgi izlasi visas saknes, lai neataug. Nogriez. Nozāģē vai trimerē vairākas reizes gadā, lai novārdzinātu sakņu sistēmu. Nomāc. Nogriez augus, nosedz ar mulču un pārklāj ar melnu plēvi. Nogani. Kazas ir lieliski sabiedrotie. Tās ar prieku noēdīs šīs svežzemju rozes. Atsaucies trauksmē dabā un glāb dabu. Vairāk invazīvs.lv